Es gribētu turpināt kārtējo stāstu par atjaunotām ēkām. Šobrīd mēs esam pie 2 mājām, ko jūs šobrīd redzat. Viena māja, tā ir Balska 53 māja, kur mēs esam atjaunojuši. Tad 2018. gadā mūs uzrunāja kaimiņu māja, Balskas iela 53, un ieteica mums piedalīties arī māju renovācijas procesā. Tā kā viņi jau bija uzsākuši šo procesu, un būtu ļoti forši, ja mēs sakārtotu šo vidi, mūsu Balskas ielu. Bija problēmas mājā ar mājas tehnisko stāvokli, jumta sagums problēmām, inženieru komunikācijām, un tas dzīvokļu īpašnieks stimulē uz to, ka, lai realizētu šo projektu, viņi pieņēma lēmumu piedalīties Altuma programmā un saņemt Eiropas līdzfinansējumu. Vēlāk tika dibināta arī biedrība, jo tas padarīja šo procesu vienkāršāku. Nākamais solis bija sadarbības uzsākšana ar Rīgas nama pārvaldnieku. Mēs vienojāmies, ka projektu vadību uzņemsies tieši viņi. Atjaunot 63. gada ēka, kur ir pēc sērijas numuri 318. sērijas silikāta ķieģeļmāja, un attiecīgi par šo māju var tikai teikt, ka tās ir klasiskā Rīgas Guļama rajona sērijas mājas, kurām ir lielākās problēmas ar energoefektivitātes noturību. 2023. gada janvārī mēs nodevām savu objektu būvniekam un uzsākām renovācijas darbus. Nomainījām mēs jumtu segumus, nosiltinājām sienas. Dažos dzīvokļos mēs nomainījām logus. Logi tika nomainīti arī kāpņu telpās. Mums tika nosiltināti arī pagraba griesti, nosiltināti bēniņi un tika mainīti stāvani un guļvadi. Visu šo mēs darījām sadarbībā ar Altumu, jo šis viss mums gāja kā attiecināmās izmaksas. Pēc energoaudita plānotiem rezultātiem mēs pārsniegsim ietaupījumu pēc mājas renovācijas ne mazāk kā 50%. Tātad līdz ar to varbūt praktiski dabā varētu būt ietaupījums krietni lielāks. Vidēji mēs projektējam no 60 līdz 65%, tātad 2/3 ietaupījums ar garantiju. Mums ir arī pozitīvi piemēri attiecībā uz citām mājām, kad arī bija plānots viens rezultāts, bet praksē pēc apkurses sezonas ir ietaupījums krietni vairāk. Kas attiecas uz apkurses sistēmu, tad apkurses sistēmu viennozīmīgi iesaku pārtaisīt uz 2-cauruļu apkurses sistēmu. Tā apkurses sistēma atjaunojām, kas ar iespēju regulēt, un katrs dzīvokļa īpašnieks varēs savu temperatūru dzīvokli regulēt. Uz radiatoriem mēs tagad ieguvām termostatus un alokators. Termostati mums palīdzēs noregulēt šo siltuma daudzumu, kas nepieciešams konkrētiem dzīvoklim. Un alokatori nolasīs attiecīgo siltuma patēriņu. Tas arī notiks vienlaicīgi visai mājai, kas sniegs mums šo priekšrocību tērēt tik daudz, cik katram dzīvoklim vai dzīvokļu īpašniekam tieši tajā brīdī ir nepieciešams. Kā rezultātā mums būs ekonomijas siltuma patēriņā. Papildus, kas bija ļoti būtiski šai mājai, tas, kad bija ļoti sliktā tehniskā stāvoklī balkona. Dzīvokļu īpašnieki pielēma to, ka nojauks vecos balkonus un uzbūvēs pilnīgi jaunu. No sākuma mēs ar arhitektu piedāvājām tā saucamos franču balkonus, bet īpašnieki tomēr gribēja, lai viņiem ir īsti balkoni. Un tad tika izveidota šāda neatkarīga balkonu sistēma, kas samazina termisko tiltu ietekmi uz ēkas energoefektivitāti. Redzam, ka ir jauni, skaisti balkoni, kas dod gan mājai jaunu izskatu, gan attiecīgi arī to, ka arī ir drošības sajūta dzīvokļu īpašniekiem, kad izejot uz balkonu, būs droši. Parasti labs rezultāts ir tad, ja ir bijusi veiksmīga komandas sadarbība. Tas ir projektu vadītājs no Rīgas nama pārvaldnieka puses, tas ir arhitektu birojs, tas ir inženieru biroji, tie ir komunikācija inženieri, tie ir tāmētāji, būvuzraugs, autoru uzraudzība, tad ir būvdarba vadītājs un būvfirmas vadītājs un, protams, paši pasūtītāji. Rīgas nama pārvaldnieks faktiski ir tā procesa turētājs, kas tur roku uz pulsa un visu laiku seko līdzi, lai šo procesu novest līdz galam. Šeit mums bija ļoti laba savstarpējā sadarbība. Paldies Arnim Neimanim
par šo te sadarbību, kas izveidojās starp mums visiem. Un manā pieredzē tāds pirmais gadījums, ka pārvaldnieks iesaistās tik ļoti aktīvi un tik ļoti saprotam šī procesā ar mājas iedzīvotājiem, man tas ļoti patīkami pārsteidz un bija ļoti viegli strādāt un sadarboties. Tas galvenais uzsvars, tas ir kopīgs darbs, kurā katrs pilda savus noteiktos uzdevumus un attiecīgi arī dara atbilstoši tām prasībām, kas ir nepieciešams.